braucam pa Toskānu. Olīvu birzas. Smuki. Filmēšu. Nu, kas te mums ir tāds? Kaut kādas senās drupas. Jā, kaut kādas ļoti senās. Braucam pa tādām kalnu celiņiem. Pa labi, pa kreisi, pa slīpi. Redziet, kas pa skaisti. Pēc 200 metriem pagriezies pa kreisi. Toskana. Šitās ciperes, nezinu. Itālijas ainavas raksturīgās. Man liekas, tieši Toskānā viņš raksturīgi. Toskānas reģionā. Pasties, kur mēs esam tik augstu kalnos. Tā kā mēs braucam. Rete visādi kaut ko griež nost, kaut kādus krūmus. Es paskatu pa kreisi. Skaisti. Tik bijām uzrāpušies augšā. Jā, tagad mēs braucam lejā. 10% kritums tagad. Re, kas pa skatiņiem smukiem. Baznīca kaut. Lejā braukt, tad nemaz nav viegli. Mēs tur brauksim, es domāju, ka tas ir tur priekšā, redzi? Tur tālumā. Nezinu. Kas tev tur? Es ieslēdzu, lai man dzinējis bremzēt. Mums ir bremzi viena, tad man pārkars ir bremzes, un tad būs žaize. Nu jā. Kur tālumā tā pils. Tā ir pilsētiņa augšā. Izbrauc pirmajā pils. Izbrauc otrajā izejā. Vēc pilsētas ir tālu. Tur mēs uzbrauksim ar funikulieru augšā. Uz to pilsētu. Mēs tagad esam noparkojušies kemperu stāvvietā pilsētiņā Sertaldo, kur ir tā apskats objekts ir tur augšā. Mēs tagad dosimies ar funikulieri uzbraukt augšā. Ļoti cieši pieparkojamies blakus vienam bulgāru lielajam kemperim. Blakus tur tā, nezinu, kāpēc bija norezervēta tā stāvvieta. Ejam funikulieri virzienā. Mums remontdarbi notiek. Satiksim regulē luksafors uz vienu uz otru pusi. Nav vairs tālu līdz tam luksaforu, līdz tam funikulieri. Mēs esam nonākuši līdz pilsētiņas centrālajam laukumam. Redz, ka te mums ir baznīca, te mums ir kaut kāds piemineklis vēl redz. No. Eko Indri pa vārtiem iekšā funikulore. Te mums būs tas brauciens. Nu, diemžēl, augšā mēs nebrauksim, jo viņiem noteikumi, kad, lai brauktu funikulieri, jābūt suņiem uzpuriņiem ir. Nu, arī šitādiem maziem mīļsuņīšiem, pat tad, ja viņas ņem uz rokām, nekā. Nu, nē, mums pat nav nekādu uzpuriņu, nekad viņiem nav paredzēts nekas tam līdzīgs, tā kā sorry. Nu, reku, kemper stāvvieta. Upīte ķipa. Viss, beidzam šito pilsētiņu mēs. Jā, un tagad nākamā tad kalnu pilsētiņa San Gimignano. Redzēsim, kā tur. Noparkojāmies mēs San Gimignano.
vai kā nu viņi tur izrunā. Atsakot tā pilsētiņa, kas ir augšā kalnā. Ka mums tāds kāpiens tagad sanāk. Jā, mēs te esam augšā. Mums te pavarās superīgs skats uz visu ieleju. Selfiju nevajag, Indra, te mums uztaisīt. Uz šito superīgo skatu. Tā esam iekšā. Vajadzētu pēc idejas būt, ka kaut kur jāmaksā. Mēs te kaut kur neredzam neko tādu. Visur te sēž večeri, kur te lācis iekšā. Viņa rakstīts, ja neaiztieciet mani. Āne, tas nav lācis, tas vilkatis ir vietējais. Ciko? Čāpojam uz priekšu. Acīm redzot, te cilvēkiem bijusi viesnīca augšā ir. Viņi ir te kaut kur jāiestiep, viņiem tie koferi lejā te ir. Vīna festivāls. Regina Mirabella. Tur vēl viena ieliņa kaut kur aiziet. Uz vietējais veikaliņš. Mēs te varam nopirkt visu kaut kādas vīnus un desiņus un... But also with maybe, because they have bigger production. If you think you're in San Gimignano, it's a very, very small place in the middle of Tuscany. Baigā pilsēta ir bijusi kalna galā kādreiz. Turņa augšā. Garajie. No, te pat īsti nav ko runāt. Jāskatās tikai. Un to panorāmiku šito pusi panorāmas punkts redz. Nu, panorāmas punkts ir tāds skats uz ielēm no Džimiņģņānī. Nu. Es redzu, ka tur dzīvo arī vēl cilvēki augšānas tajās. Ja, es izstādījuši bez maz tā kā mākslas darbu to, ka viņi veļu žāvē. Publiski savu veļu žāvē. Vecas durvis. Cenšās puķītus likt kaut kur stādīt. Es ceru, ka mēs te tiksim tais mūros atpakaļ kaut kur, jo te riņķi iet baigi cepini. Mēs ejam tagad ritīgi tādam velvēm cauri. Viduslaiku mūriem. Tātad pilsētiņa no 332. gada. Tātad šitiem mūriem ir 1700 gadi. Iedomājies. Iznācām tad mēs pa to mūri ārā. Indra saka, vai kaut kur apsēsties, iedzert ūdeni. Tāds akmeņu soliņš mums gadās. Un interesanti, ka te atslēga. Nevis durvīs ieliek, bet šita blakus. Nu, mēs esam pašā centrā. San Gimignano pašā centrā. Es, ka te ir aka. Tie torņi.
Liels tirgus ir bijis, tas te vācās nost viss. Visiem vajag automātiskie šitie te savāžās. Ras. Un novācās viss. Viss tirgus beidzies. Arī vēl viens laukums. San Gimignano laukums. Tad dosimies tālāk. Un te vēl tāds pagalms viduslaiku skaņās. No, ko šitas doma laukums, ka mums meitenes. Tēti gaida. Nu, iesimies riņķi. Tātad tie lielie torņi. Kā tirgus beidzies, uzreiz atkrituma mašīnīt klāt, visu novāc. Vēl viens panorāmas skats. Mums laikam uz otru pusi jāiet. Parkings 1-2 uz to pusi. Zvanu tornis augšā. No, pilns ar tiem torņiem. Te nu mēs iegājām tādā interesantā ceļā. Nevar saprast, vai tā, ka tas domāts ir mašīnām, kur lai aizķertos vai kas, bet nu kā aiztes lid pa šitojam te tādiem kāpieniem. Būtu gājuši mēs pa ielu uz priekšu, mēs būtu vēl trakāki. Tepat tāds pats, bet tikai nav ko pieturēties. Nu, pie tiem briesmīgiem torņiem esam atkal tikuši. Nu, lieli viņi tie torņi te. Nu, tas slidinamies mēs te lejā. Cilvēki ir kā aizslaucīti, zin, tās lielās masas. Viņi izrādās te uz tirgu, acīm redzot, bija braukuši. Kad ceturtdienās te ir augšā tas tirgus ir. 2 tirgus beidzās. Un līdz ar to visi lielie pūļi noskrējuši, ne? Mēs pa šitiem vārtiem gājām iekšā. Un tagad mēs pa šito pašu ielējam prom. Vien brīdi likās, ka tie cilvēki mazāki, bet ne, turistu grupas jau turpina pieplūst vietējie. Tiem tirgus beidzies, tie projām visi. Mēs tagad braucam pa pilsētiņu. Saucās kā viņa Holy Van Elsa vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs te braucam centrā, mēs mēģinam atrast kaut kur veikalu, bet atradām arī pilsētiņu līdz. Vecais cietoksnis. Pēc 800 metriem Jā, te pat traku tomēr ir. Re, kur likas pa Vecpilsētu, tur atkal mūri tālumā. Gribēja mūs par šito vest cauri tas? Nē. Labāk, nē. Man jau liekas, ka viņš vienalga met par šito Vecpilsētu. Ak, Dievs, kā tu te, paskaties. Nu, retamies. Lai vien nakts mīt. Te braucam pa tādiem šauriem celiņiem. Un pagrāmtētu vēl pie tam. Ciematiņu sauc Scarna. Kārtīgs parkings. Atsauksmes bija labs. Šorīt ieliktas pie tam. Jā, starp citu. Šodien mums īsts wild camping. Park.net atradām šādu te vietu. Kur
brīvā dabā. Redz, izslējām savu nojumu. Mums te kaimiņi no Slovenijas, tur tālāk ir 2 franči, vēl viena itāļi atbrauc. It kā, nu nezinām, kam pieder, bet Parfernetā bija norādīts, vēl šorīt bija laba atsauksme ielikt. Un, nu, tā kā šonakt brīvā dabā ar suņiem padzīvosim. Jā, suņi te vēl kaimiņiem ir. Vikiņi jūtās priecīga. Nu, re, Moretti aliņš. Vakar mēs pamēģinājām bišķi tajā pizā. Tie ir normāls bija. A ne suņas te? Jā, abi suņi priecīgi. Abi suņi priecīgi. Abi suņi priecīgi.